Sveicināti, cienījamie TVNet skatītāji! Šis ir raidījums Pulss, un raidījuma ietveros mēs turpinam runāt par vīriešu veselību. Vīrieši par savu veselību runā maz, to mēs jau zinām. Vēl mazāk par diagnozi vēzis. Latvijā lielākā daļa vīriešu nekad nav veikuši vēža skrīningu, tikmēr prostatas vēzis ir viens no visbiežāk sastopamajiem ļaundabīgu audzēju formām. Mūsdienu medicīnas formula ir vienkārša. Jo agrāk atklāja, jo lielākas izredzes turpināt dzīvot. Un šodien mēs runāsim ne tikai par izdzīvošanu, bet par to, kas notiek pēc tam, kad slimība jau ir uzveikta un nepieciešama rehabilitācija. Un mūsu viesis šodien TVNet studijā būs certificēta fizioterapeite, pasniedzēja komandas dalībniece Rīgas Stradiņu universitātē kursā fizioterapija onkoloģijā Marta Skudra. Labdien, Marta! Un onkoloģijas pacients uzņēmējs Jānis Kunce. Sveiki, Jāni! Sveicināti! Bet pirms sākam diskusiju, es gribētu atgādināt dažus jau iepriekšējos raidījumos izskanējušus būtiskus faktus. Proti, Latvijā vīriešiem veselīgi nodzīvotie dzīves gadi ir viszemākie Eiropā, vidēji 51,2 gadi. Latvijā vīriešu mirstība no vēža ir augstākā Eiropas Savienībā. Ļaundabīga audzēja gadījumu skaits mūsdienās pieaug, tas ir otrs galvenais nāves cēlonis vīriešiem, un galvenie slepkavas ir plaušu vēzis, kolorektālais vēzis un prostatas vēzis, kas ir visbiežāk sastopamais. Un pēc centrālās statistikas pārvaldes datiem no ļaundabīga audzēja 2024. gadā Latvijā nomiruši 2848 vīrieši. Un sarunas sāktas varbūt gribētu ar jums, Marta. Jūs ikdienā strādājat ar cilvēku ķermeņu, gan preventīvi, gan pēc smagām saslimšanām. Ar ko jūs skaidrot šos skarbos datus? Tas ir dzīvesveids, kā mēs dzīvojam, kā mēs esam pieraduši dzīvot. Un bieži vien arī sastopoties slimnīcā ar pacientiem, īpaši vīriešiem, viņi atzīmē, ka viņi ir sportisti. Un tad jautā, kāds ir tavs sporta veids, un tad viņš saka, 7 gados es spēlēju futbolu. Un tas tiešām ir. Katrs trešais pacients teiks, ka bērnībā, jaunībā viņš ir darījis to, bet šobrīd tas ir ļoti samazinājies tās aktivitātes, līdz ar to ir abdomināla aptaukošanās ļoti izteikta, kas arī pēc tam apgrūtina var tālāk runāt šos rehabilitācijas potenciālu, kas būs tieši domājot par šo urīnu nesaturēšanu. Un es domāju, tas ir ļoti jāskatās, jāņem vērā. Arī klausījos iepriekš bija raidījums, kur bija profesors Lietuvietis, kurš arī minēja, ka tas jau ir jāsāk ģimenē. Arī šobrīd mēs vedam savus bērnus uz pulciņiem, kur viņam liekam sportot un darboties, bet paši tajā pašā laikā varbūt apsēžamies blakus un skatāmies šajās viedierīcēs. Un tas arī, man liekas, ir nepareizi, un mums jāmaina gan pašiem sava attieksme un jāsāk audzināt tādu jaunu kultūru, tādu veselīgu dzīvesveidu, tādu apņemšanos. Jo, man liekas, ir grūti šobrīd tagad sākt, jo arī, kad pie mums nāk uz fizioterapiju, tās pirmās nodarbības ir tiešām grūti. Šodien man arī bija kungs, kas nāca otro reizi, un viņš saka, jā, man tur sāpēja kāja, man tur sāpēja tas, un es visu biju sasvīdis, un es otrā dienā nevarēju pastrādāt. Un tas arī tādam ir jāpārkāj pāri, jo tik ilgi tā fiziskā aktivitāte nav bijusi. Mēs, protams, sākam palēnām pielāgojoties pie šī pacienta, bet ir jāsāk tā fiziskā aktivitāte. Un es domāju, man arī kolēģi, kas šobrīd diezgan daudz darbojas šajā jomā, tādā kā prevencijā, vairāk profilaksē, un es domāju, mums šobrīd ir diezgan daudz jābūvē arī tas uz šī tā fiziskā aktivitāte. Bet nekustība, aptaukošanās, tas nav nekas unikāls Latvijai tikai, tas ir visā Eiropā. Kāpēc mums ir tomēr tie cipari tādi dramatiskāki nekā citās Eiropas valstīs? Ko mēs esam tik īpaši? Es domāju, tur arī jau jāstāsta tā aptvere, un tas, es domāju, tā statiskas dati arī tā, kā mēs viņus interpretējam, jāskatās tās diagrammas, kā viņas tiek pagrieztas, bet tāpat, es domāju, šī pati fiziskā aktivitāte, neveselīgais dzīvesveids, vēlīnā došanās pie ārsta, kur arī noteikti primāri ir kāds, kas cits pasaka, varbūt dodies, varbūt pārbaudi, un arī pēc tam ir kungi, kas tomēr nāk, viņi arī sākumā bieži vien nāk pie mums un saka, viņi tomēr negrib darīt šo operāciju, mēs domājam tieši par prostatas operāciju, tā kā viņi arī neiet pie tā ģimenes ārsta, jo man ir kundze, kur ir
85 gadu, viņa saka, ka viņas vīrs nav bijis kopš bērnības pie ģimenes ārsta, jo viņš uzskata, ka viņam viss ir kārtībā. Un, ja viņš aizies pie ģimenes ārsta, tur tikai parādīsies slimības, kas viņam būs jāārstē. Un es domāju, tas arī noteikti ir kaut kāds faktors, kas ietekmē šo neiešanu. Ģimenes ārsti, lai neuzzinātu varbūt šo savu saslimšanu, ko varbūt varētu kontrolēt. Varbūt ne tikai par pašu audzēju, bet arī par asinsspiedienu, par cukuru un citām saslimšanām, kas varētu veidoties. Paldies, Marta. Jāni, jums vēzis nav bijis viens notikums, bet vairāk ļoti smagi posmi, tātad melanāma, vispirms, tad metastāzes plaušās un prostatas audzējas. Varbūt sākumā pastāstiet mazliet, kas jūs esat, ar ko jūs nodarbojaties un cik jums ir gadu? Man ir 65. Tieši šodien pēc mēneša būs 66. Ko es nodarbojos? Es strādāju, jā. Strādājuši pensionārs. Pateikšu, ka pensijā ļoti jauki ir, jo tu strādā un plus vēl saņem pensiju. Bez šaubām. Tas priecē. Es strādāju tādā bišķi vadošā amatā, bet tā jau nav nekāda. Ikdienā vairāk pie datora sēdošs? Dažādi. Jā, ir arī ko paskriet bišķiņā. Varbūt dažos teikumos arī pastāstiet, kā tas viss sākās. Tas, es saprotu, tas bija pirms dažiem gadiem. Sākās 1960. gadā, es piedzimu. Pirms tam bija dinozauri. Sākās, redziet, tā lieta jau ir tāda, ka šausmīgi daudz jau ir tie ielaistie gadījumi. Un mans gadījums konkrēti ar melanomu bija ļoti, ļoti tipisks. Vienkārši bija dzimumzīme uz muguras, kur es zināju, ka viņi man ir. Es nezinu, pagāja kā 3 gadi, 2 gadi, 3 gadi, es neatceros vairs, bet sievoteiz, kas ir aizēja pārbaudi to. Viņi man uz muguras, viņi man netraucē. Un skaidrs, ka vēl pagāja pāris gadi. Es neko tur nedarīju, un tad es biju uz kaut kādu pārbaudi, kāds kleps laikam bija, vai kaut kāds augstēšanos, un tad vienkārši ģimenes ārsts. Viņi teica, kas ir, tu aizēji pie ādas ārsta, droši vien tur nekas nav, visdrīzāk, un pārbaudies. Un es aizgāju pie ādas ārsta, un viņš man teica, ka ir patīkams ziņas. Tā dzīve mainīsies. Tad skaidrs operācija bija, tad bija... Jūs taču nesiet no tiem, kas sauļojas? Es sauļojos gan, jā. Kad bija jauns, ļoti sauļojos, un apteikti ļoti bieži, jā. Un tas ir... es tā vairs nedarītu droši vien, bet vilciens ir aizgājis. Un tad tā terapija, un tad pagāja 5 gadi, viss ir kā labi. Terapija diezgan smaga bija, nepatīkama. Pagāja 5 gadi, un tad vēl viena patīkama ziņa, kā plašās metastāzes. Cik ilgā laikā attīstījās metastāzes? 5 gadi, jā. Tieši pēc 5 gadiem mans onkologs ir lielisks dakteris Kāpostiņš teica, ka jums ir problēmas. Tad operācijas vienā plaušā, tad otrā plaušā, un tad kaut kāda tur bija tā imunterapija, atkal kaut kāda moderna ļoti dārga, kuras pilnīgi nepanesu. Tas ceļš, saprotiet, tur tagad droši vien bišķiņ labāk tas viss, bet tajā laikā slīcēju glābšana bija paši rokās. Jā? Tu, teiksim, lai gan es varu pateikt, ka man dakteri palīdzēja un ķirurgs vienkārši fantastisks un viss noritēja labi, bet pēc tam jūs ejat tādu tā kā izpēc posmi, jo kas tad tālāk? Ja? Tālāk tev nozīmē zāles, tev viņas nedara. Tu meklē, kas tās pa zālēm, ja? Kāpēc tādas blaknes un kas tur gaidāms no tām blaknēm. Beigās mēs aizbraucām uz Holandu konsultēties. Man teica, ka vispār tās zāles nevajag lietot. To imunterapiju, ja? Jo tas ir tāpat, kā viņš saka, jums taču izgriezts viss ir, tur nekā nav, kāpēc jums jālieto vēl tās zāles. Tas tā ir pavisam cits saruna laikam. Tas ir tiešām dīvaini, ka valsts izmet vienkārši pārpa 100 000, ja tās zāles maksāja gada terapiju vai nevar es viņus lietot. Nevar, viss. Tad viss normāli, dzīvo savu dzīvi. Es pateikšu tā, ka man ļoti palīdzēja droši vien ģimene, īpaši sieva, jā,
Jo jau no paša sākuma viņi neuztaisīja no tā baigo bubuli. Ja? Es tur skaidrs, ziniet, kā jums pasaka jūs to slimību, un tas ir veids, ka es jūs šokā. Ja? Pirmais, ko vīrietis sāk domāt, viņš domā, kas būs ar ģimeni, bez šaubām. Man pirmais uzreiz, man hipotekārais kredīts, man tur viņš, kā es to kārtošu. Ja? Bet sieva ļoti uztvēra to normāli, un cik normāli var uztvert, gan jau, ka papiņai kaut kur toaletē pakluso. Bet viņi neko tādu bubuli neuztvērs, viņi teica, jācīnās, cīnīsimies, bez šaubām. Un tāpat otrā reize, tā prostata vai ne, tad arī, kā ir tā ir, meklējam variantus, jā. Tā. Sieva tā tad arī bija tā, kas aizdzina jūs pie doktora, vai ne? Viņa neaizzina, to jau PSA parāda skaidrs, kad PSA es pats apstījos, bet es jums pateikšu, ka latviešu vīrietim, man bija vēsture, ja mēs par prostatu runājam, man jau bija vēsture, vai ne, un es jau zināju, ka tur paigi ilgi nevajag gaidīt neko, jā. Bet sievieti ļoti daudz var izdarīt, jā. Un es zinu, kā ir ar večiem, ka nevar viņus aizdīt pie tā urologa, nevar viņus aizdīt. Un ziniet, viņš arī negrib pie tā urologa iet, jo tur jāgaida rindā, tur jāpierakstās. Un tas viņam ir labāk sēdēt pie teļu hoķi skatīties. Un ar tā ir. Bet sievieti ļoti daudz var izdarīt. Jā. Un pie kam tā slimība, viņa ietekmē visu ģimeni. Jā. Tas jau nav tikai, ka tur tas vīrietis, tā sieviete jau arī tur ir līdzās. Un tā prostatas operācija, pēc tam tā atlapšana, tas ir kopīgs darbs. Jo tas vīrietis jau nedrīkst palikt viens. Ja viņš paliek viens viss. Bet sievieti tur milzīgi daudz var darīt, jā. Milzīgi daudz. Projekta ietvaros mēs runājot ar ļoti daudziem vīriešiem, dažādiem pacientiem, dažādu saslimšanu, esam secinājuši to, ka, ja ir tā sieva mājās, kas pastutē un aizdzen pie doktora, tad viss ir kārtībā, un ar vīrieti viss ir kārtībā, vairāk vai mazāk. Problēmas sākas tad, kad vīrietis ir viens, nerunā ne ar vienu, nevienam nestāsta par to, kas viņu nospiež vai kas viņam kaiš. Un jā, tad nākas piedzīvot problēmas. Marta, varbūt pastāstiet, cik liela loma ir fizioterapeitam tieši preventīvajā periodā, pirms slimības, tātad veselam cilvēkam? Jūs domājat, tieši šobrīd tā kā par prostatas audzēju mēs runājam, vai? Jā. Jā, jo šeit es vienmēr, un šobrīd arī man kolēģiem ir jāsaka paldies, ka viņi jau arī sūta savus pacientus pirms operācijām, tā kā, lai mēs iepazītos, izrunātu ar šo pacientu, jo tiešām arī pašas anatomijas zināšanas kā tādas un pati veselība pratība ir salīdzinoši tādā, zemā līmenī, gan sievietēm, gan vīriešiem par savu tieši iegurņa pamatnes anatomiju, ka tur vispār ir muskuļi, citu uzzina tā kā pirmo reizi, un kādi ir tie muskuļi, un kas aptur urīnas trūklu, un kas tā kā gāzes aptur, ka tur ir kā tur viss patiesībā strādā. Un tas, man liekas, ir ļoti svarīgi, ka mēs satiekamies ar šiem pacientiem pirms operācijas, jo operācijas laikā bieži vien arī kaut vai nervu saudzējušas operācijas nervi cieš, varbūt tie ir piededzināti un muskulis, kā mēs zinām, ja domājam tieši par šo prostatas operāciju, iekšējais sfinkteris tiek ļoti bojāts vai totāli bojāts, ārsts saka, ka reti tur varētu kaut ko saglabāt. Un tas izmaina to sajūtu, kā mēs jūtam šos muskuļus. Ja mēs ikdienā, principā, varbūt šobrīd arī kāds klausās, sēž, nemaz neiedomājas, kādā stāvoklī šī iegurņa pamatnes muskuļi, vai viņi ir atbrīvoti, vai viņi ir sasprindzināti. Un ja mēs sakam, tagad sāksim treniņu, pēc pieņemsim operācijas, kur jau ir bijuši šī iejaukšanās, šie muskuļi ir cietuši, iespējams arī nervu signāli ir traucēti, kas iespējams būs līdz pat gadam, viņi varētu būt izmainīti. Un tad ir tik ļoti grūti parādīt, kā saspringzināt pareizi šos muskuļus, kā darboties, kas pēc tam būs ļoti būtiski. Un ja vīrietis atnāk un mēs jau apgūstam šos vingrinājumus, viņš zina, kāda būs šī sajūta, kad saspringzinās, kad atbrīvosies šie muskuļi, tad viņš zinās viegli pēc tam šo sajūtu un varēs darboties. Un arī tas pats, pieņemsim, ir pietiekoši laiks, un mēs varam domāt arī par šo svāra korekciju, par kaitīgo ieradumu atmešanu, un visu arī par šīm seksuālajām aktivitātēm, domājot par partneru attiecībām, kā tas izmainīsies, jau sagatavot šo pacientu. Tas, man liekas, ir ļoti būtiski izstāstīt. No mums, kā no fizioterapijas puses, ļoti svarīgi, ka pacients pēc tam zinās, ko mēs gribam no viņa. Un ir dažādas
bioatgreniskā saite ir ultrasonogrāfs, ar ko mēs varam parādīt, kā šie muskuļi izskatās, kā viņi strādā. Un tas pēc tam tiešām ir ļoti liederīgi šim pacientam saprast. Jo bieži vien tieši vīrieši ir tie, kas grib uzreiz tā uz 100%. Tā kā ja es to bicepsu solietu, tad no visa spēka par iegurņa pamatni ir tieši tas pats. Un iegurņa pamatnē, ja to dara no visa spēka, tad bieži vien tas būs vēderprese, tā būs sēžas muskuļi. Un pacients, ja to darbojas pats, pēc tam viņa bieži vien iemācās to sajūtu, ka tas ir īstais muskulis. Un tas pēc tam atmācīja to atpakaļ, lai atgrieztos pie tādas vieglas sasprindināšanas sajūtas īstajos muskuļos, ir ļoti grūti. Tāpat kā ja iemācies braukt mazliet kaut kādā savā, un pēc tam autovadītāja eksāmenis, un tu brauc pa savam, arī ļoti grūti pāriet. Tāpēc tas būtu ļoti svarīgi. Un atejot tādā, mazliet plašāk paskatoties, fiziskā aktivitāte samazina dažādu vēžu veidu risku, jebkurā gadījumā, vai ne? Jā, jo mēs domājam, jo mēs tās fiziskās aktivitātes, protams, plānojam gan mēs, gan arī fitnesa treneri visos centros, kas darbojās. Mēs šobrīd rekomendācijās ir gan aerobie, gan spēka treniņi, kas ir gan uz sirdi, gan uz elpošanas sistēmu, sirds asinsvadu sistēmu. Tas viss ir ļoti, ļoti liederīgi un tajā pašā profilaksē, kur tāpat pati piecelšanās sēdošam darbam kājās, kaut vai stundā reizi mēs pieceļamies, turpat bija pētījums 5 sekundes, mums ir jābūt augšā, un mēs jau krietni samazinām šo kolorektālā vēža arī attīstību, risku un arī par sirds asinsvadu domāju. Tas ir tādas vieglas lietas, manuprāt, kas šodien mūsdienās ar dažādām tehnoloģijām, ar pulksteņiem, uz rokām viedajiem vai gredzeniem var padarīt vieglāku to. Un mums bieži vien cilvēkiem ir vajadzīgs tāds motivators, kāda sacensība, kaut vai pašam ar sevi, tad tos pašu pulkstenī apskatoties vai savā telefonā, cik tu šodien tu esi nogājis, un izdomāt, nē, līdz mājai varbūt es tomēr aiziešu ar līkumiņu. Man liekas, tas arī tāds, par ko ir vērts padomāt cilvēkiem, kam ir sacensību garam droši vien ir ļoti liela nozīme. Jā. Īpaši attiecībā uz vīriešiem, kas patīk sacensties savā starpā. Varbūt uzsvērsim vēlreiz, ko tās fiziskās aktivitātes preventīvi vēzim, ko viņas dara. Tad viņas kontrolē svaru, hormonālo līdzsvaru, kaut kādu, jā. Muskuļu masa arī būs ļoti svarīga. Ja mēs domājam, mēs 100% jau nezinām, kāda būs ārstēšana, vai tā būs tikai ķirurģiska, daudzos gadījumos tā varbūt ir ķīmijterapija vai staru terapija, kur arī varētu notikt šī muskuļu masas samazināšanās. Tad mēs gribam koriģēt šo svaru, domājot par tauku masas samazināšanu, bet tai pašā laikā šeit ir specifiski, tāpēc būtu arī varbūt sākumā kaut vai uz vienu konsultāciju, varbūt pie fizioterapeita vai pie trenera, domājot, ka mēs gribam muskuļu masu saglabāt un palielināt, tauku masu samazināt. Tā kā šādā spektrā domājot. Jo bieži vien arī uzsākt treniņu, aiziet skriet pa mežu, un ja tās kontroles nav pār pulsu, tad iespējams pa šo laiku, kas ir līdz šai operācijai, tikai pasliktināsies šis veselības stāvoklis un tās rezerves tiks tērētas. Tāpēc arī jāskatās būtu šīs pulsa zonas par sirdi, domājot, sirds asinsvadu sistēmu. Ja mēs domājam par tālāku ārstēšanu, kas iespējams varētu sekot, arī mēs gribam, lai šī kardiovaskulārā sistēma ir kārtībā. Un tas ir tām visām fiziskajām aktivitātēm, mēs to lieliski varam. Arī to pašu ikdienas aktivitāti, lai pacients varētu veikt pašaprūpi, lai vieglāk arī darboties mājas soļa veikšanā, jo bieži vien tas arī patiesībā sagādā lielas grūtības. Pieliekties, paņemt, izmazgāt māju, un tev jau pulss ir 100. Tātad šis rezultāts ir operācijas laikā arī mazāk komplikāciju un arī līdz ar to ātrāk. Jā, ir īsāk šis hospitalizēšanās laiks, ir ātrāka vertikalizācija, notiek zarnu darbības funkcijas ātrāk atjaunojas, jo pacients ātrāk var piecelties un sākt staigāt, un tāpat tā kā izrakstīšanās un tā atjaunošanās krietni uzlabojās. Tur diezgan lieli ir tie procenti. Cik liela nozīme, vēlreiz, Marta, pie jums paliekot, cik liela nozīme ir psiholoģiskajai rehabilitācijai pēc pārciesta vēža, pēc atlapšanas laikā? Ja mēs tieši domājam par šo tēmu šodienas par procesu audzēju, es domāju, tā ir ļoti liela nozīme, jo šeit arī tiek skartas šis ķermeņa tēls, kā arī Jānis teica, tā ģimenes loma, kas tu esi, tēvs, vīrs, un tas vienā brīdī, kad tu vairs to nespēji aprūpēt, darīt, sabrūk, un tas arī ir ļoti, ļoti svarīgi pievērsties tām, un vīrieši bieži vien arī kautrējās un nevēlās, un mums arī ir piedāvājumi, mēs parasti konsultācijas, ja mēs jūtam, ka tiešām ir nepieciešams arī šis psihologs, tad arī parasti nē, es tikšu galā, man viss ir kārtībā, un es pats saviem spēkiem, bet īsti jau arī neviens nekur tālāk neaiziet, un tad pacients varbūt strādā, un tad pēc kaut kādām reizēm viņš saka, jā, varbūt es varu aiziet tomēr parunāties par tām lietām. Un šeit ir ļoti būtiski ir tas atbalsts, un ka pacients saprot, jo bieži vien jau cilvēks domā, ka tas ir ar viņu vienīgo.
Un tad, ja viņš aiziet aprunājas, kaut vai, man liekas, lieliski arī darbojās tā kā pacientu organizācijas, kur tika sadzirdēt, uzklausīt šie pacienti. Tas arī tāds ir psiholoģisks atbalsts šiem pacientiem, kuri viņi var saprast tos stāstus, noklausīties, pakonsultēties, piezvanīt un izrunāt. Man liekas, tas arī ir lielisks. Varbūt reizēm ir psihologs, varbūt reizēm tiešām ir tā kā mentors nepieciešams, kas jau ir izgājis cauri šim stāstam un var palīdzēt un atbalstīt, tā kā tādu iedrošinājumu dot. Tas, man liekas, arī ļoti svarīgi. Jāni, vai jums bija nepieciešams šāds psiholoģisks atbalsts no ārpuses? Sieva jums ir stiprais balsts, bet vai bija nepieciešams speciālisti, kaut kādas konsultācijas vai kaut kādas grupas? Nē. Es biju pie Martas bez šaubām, kas saistīts ar pēcoperācijas to rehabilitāciju, un es vienkārši biju, es vienkārši nespēju noticēt, kaut kas tāds vispār ir, ka, ar to ultrasonogrāfu Marta braukā pa vēdam un rāda, ka tās muskulis nepareizi strādā. Tas nav tas muskulis, kas vajadzīgs. Ja? Un tieši tas, ko viņi teica tikko. Bet psiholoģiski, nē, es domāju, psiholoģiski diezgan noturīgs čals. Lai gan tas ir pret to, ko Marta saka, bet ir jau cilvēki, kas... Tā saka visi. Tā saka, visi tur jau tā lieta. Visi un neiet pie speciālistiem. Jā, man ir arī suns bez šaubām, jā. Bet... Pacientiem daudziem ir kaķis. Un ja jūs gribētu tāds kurjos, tiešām tie kaķi bieži vien traucē darīt vingrojumus. Jo kaķis nāk virsū un neļauj man izdarīt. Kaķis ir paņēmis manu bumbiņu vingrošanas, un tas liekas tā kā, tas smieklīgi, bet tai pašā laikā tu klausies, un tas ir kā attaisnojums arī kaut kāds, ka... Kaut ko nedarīt. Jā. Jā, ziniet, un arī tā vingrošana, mēs ar Martu esam sazvanījušies, viņa man izvanījusies viņai, un ziniet, ka mēs jau dzīvojam tādā laikmetā, ka tu daudz ko var atrast, ja tev ir valodas, ja, ka tev ir vēlēšanās galvenais to darīt, ja tu neesi galīgi jau sevī, ja tu esi sevī, tad caur tas skaits jāmeklē palīdzību, bet arī tā fizio, vai ne, visu to, ko Marta man iemācīja, vai ne, es tur taisīju mājās, tad es jau internetā pameklēju, bet jau galvenais jau ir tas, ka tev vajag to darīt. Ja? Nav jau tas, ka tu atrod un tas viss notiks. Nē, tev tas ir jādara. Tev jāatrod tas 10-15 minūtes priekš sevīm un tas ir jādara. Citādi nekas nenotiks. Un es pateikšu, ka ja es to nebūtu darījis, droši vien tā situācija man būtu cita, bet tagad es esmu pilnīgi vesels cilvēks, ja? Un man viss notiek, visas lietas man darās, ja? Man nav nekāda tur pilēšana vai kas tur, viss ir, es teikšu, droši vien labāk nekā dažiem labiem, kuriem tā operācija varbūt nav bijusi, ja? Kuriem vajag tur, kuriem nestrādās sfinkteri, kā vajag viens vai otrs. Jo tie vingrinājumi jātaisa vienkārši, vai ne? Kādu periodu jātaisa, un tad jau tā mierīgāk varbūt var, un man tā arī tieši bija. Bet runājot par to psiholoģisko tieši, jā, man tiešām to nevajadzēja, jo, es domāju, ka mums sieva ir tāds psihologs un tāds balsts, ka vienkārši, man tiešām nevajadzēja. Es pozitīvi noskaņots esmu, un es zinu, ka es daudz, kam esmu gājis cauri, ja, un es vienkārši baudu dzīvi un priecājos par to, kas tev ir. Ja tu par to vairs nepriecājies, tad ir problēma, jā. Tad ir problēma. Mhm. Es varbūt varu pieminēt, jo man liekas, ziniet, kā tas ir tāds arī saistīts ar tām iziešanām ārpus komforta zonas. Un tie cilvēki, kas ir tā kā vairāk, kā mēs arī pirms tam runājam, tam vientuļam cilvēkiem ir mazliet grūtāk. Un viņš visu laiku ir iekšā tajā savā komforta zonā. Un arī šī situācija mainās. Tāpat tās sākumā būs tā urīna nesaturēšana, šī erekcijas traucējumi, un tas izsit ārpus tās komforta zonas. Un tad ir ļoti liels tāds pārdzīvojums. Tas ir tāds standarts arī, kā es aiziešu uz darbu, kā tie ieliknīšu, kur es viņu slīkšu. Un bija tā, ka cilvēks iet pilnīgi ar maisiem izkastes kabatiņās līdzi, lai būtu, kur viņus noslēpt un nolikt, un kad dodās kādā ceļojumā, tā kā akūtākā tajā periodā, arī ņem līdzi to maisu, un pēc tam viņu nes no viesnīcas ārā, jo ļoti kautrējās par to. Un tas, man liekas, arī tāds ir, kur jau tā psiholoģiskā palīdzība būtu, un arī šīs pacientu, pieņemsim, biedrības, kur aprunāties, ka tā ir un ka tas ir normāli. Tā kā, un ja tu dzīvo visu laiku tajā savā tādā, tad ir ļoti bail un arī grūti tā kā aiziet tai pašā darbā, jo tiešām pacienti arī tās slimības lapas saviem ģimenes ārstiem lūdz pagarināt un ārstējošiem ārstiem, bet principā funkcionālā ziņā viņš jau ir gatavs doties darbā. Viņam kājas, rokas, viņš var staigāt, jā, šī urīna nesaturēšana, bet tas tieši tāds pats ir jātrenē tieši uz fiziskām aktivitātēm, ir jāmainās tai videi, kur tas viss notiek. Un, liekas, tas arī ir ļoti būtiski, tā kā, kad jāsaprot, ka
jāpielāgojas, bet tam ir jābūt gatavam, kā Jānis saka, un tas tā kā pašam ir ļoti jāgrib darboties. Nu, runājot par prostatas operāciju, tad urīna nesaturēšana ir viena no biežākajām tādām pēcoperācijas sekām. Kā jūs jau teicāt, vīrieši kautrējas par to runāt. Cik bieži vispār nākas saskarties ar šo problēmu pēc prostatas operācijas? Kad viņi meklē palīdzību? Kad meklē palīdzību, jā. Šobrīd tas skaitlis arī mēs tieši bija statistikas dati par pagājušo gadu ir krietni palielinājies tieši uroloģijas pacientu ar šīm diagnozēm, kas nāk un meklē palīdzību. Bet arī domāju, tas ir pateicoties daktariem, kas arī sūta šos pacientus, arī pacientu šīm visām organizācijām, kā aktualizē šo tēmu, arī jūsu raidījumi, ka pacienti klausās patiesībā un meklē šo palīdzību. Palēnām viņš palielinās, arī vīrieši. Ir šie. Varbūt informācijai, arī tiem, kas mūs skatās, kas parasti notiek tajās pirmajās nedēļās pēc operācijas, kas varbūt ir normāli un kas jau nav normāli? Principā lielākoties pacients aiziet mājās, viņam vēl ir šis urīna katetrs, plus mīnus 2 nedēļas. Kad izņem šo urīna katetru, tad ir šī urīna nesaturēšana. Un viņa var būt totāla, tāda, ka tiešām ir jāliek pampers. Reizēm viņa var būt tāda arī mazāka, ka pietiek ar lielākiem ieliknīšiem, ar lielāku šo uzsūkšanas spēju. Ļoti atkarīgs arī no dažādiem šiem visiem riska faktoriem, par ko jau mēs tikā runājām. Un tas pirmais periods tad ir šis urīna nesaturēšana, un arī pēc tam jau arī šīs seksuālās aktivitātes. Jā, par to mēs parunāsim mazliet vēlāk. Un cik ilgs laiks parasti nepieciešams, lai atjaunotu urīna kontroli? Tas arī ir ļoti individuāli. Principā mēs jau gribētu, ka 3 mēnešu laikā mēs jau redzētu, ka pieņemsim ieliknīšu skaits samazinās. Varbūt nav pilnībā jau viss atguvies 6 mēnešu laikā līdz gadam. Daktari runa arī līdz pusotram viņi gadam dod šo laiku tai atjaunošanai. Nerviem tas varētu būt pat līdz 2 gadiem, bet no fizioterapijas, no rehabilitācijas vairāk viedokļu skatoties, mēs tikai gribētu redzēt, ka 3, 6, 9 šie mēneši paiet un ka mēs ar vienu labāk sajūtam. Pacients atnāk, arī pagājuši piekdien bija kungs, viņš izmantoja 6 ieliknīšus dienā, tad tagad ir pagājuši šie 3 mēneši, viņš saka 3 ieliknīšus dienā, un naktī viņam vairs nav jāceļās uz šo toletiet. Arī pēc operācijas bieži vien ir jāatzīmē, ka šie ieradumi, šie režīmi, pie kādiem mēs esam pieraduši, arī šīs celšanās naktī, bieži vien tas ir vienkārši iestrādāts. Mēs pieceļamies un drošības labad aizējam, jo mēs tā gājām. Mēs īstenībā piemostoties, varbūt, ja nedomātu, ka jāiet stolit, aizietu gulēt un aizmigtu. Un tas arī kas būtu jāpadomā vīriešiem, pieceļoties, varbūt nevienmēr jāaiziet uz to tolti, ja mēs domājam pēc šīs operācijas, jo šim būtu arī jāsamazinās. Un no kā tas atkarīgs, tas ātrums, cik ātri vīrietis atgūst kontroli par urīna saturēšanu? Tas ir no vecuma atkarīgs, no operācijas veida, no muskuļu stāvokļa? Visu jūsu iepriekš nosauktā, arī tāpat šis spēks muskuļu, kāds vispār ir, kāda ir šī ķermeņa apzināšanās, vai pacients, jo tiešām reizēm pacienti domā, ka tur vispār viss ir sabojāts, ka tur viņiem nekāda muskuļa vairs nav un tur nekas nefunkcionē, un ja tur šo muskuli neizmanto, viņš jau neko tur arī tev nevar palīdzēt un darboties. Bieži vien tie arī dažādi smaguma celšanas. Ir viena daļa, kas mājās ļoti saudzīgā režīmā dzīvo to pirmo periodu un baidās iet uz darbu, un tad ir tie otrie, kas jau aizskrien mājās. Jau viens atceros, uztraucās kungs, kāpēc viņam pastiprinās šī urīna nesaturēšana, bet viņš bija aizgājis mežā, jau tur sācis baļķus, kaut ko pa mežu savu saimnieku. Un tas arī mazliet par ātru un pārforsēts ir šis laiks. Un tad būtu tas jāsalīdzina. Jāni, vai bija bailes no tā, ka slimība varētu atgriezties? Bailes, tas ir tāds spēcīgs ļoti vārds. Ziniet, kā man ir pieredze, ja? Kad viss ir labi, un tad pēc 5 gadiem sveiki, te es esmu. Ja? Skaidrs, ka tu par to domā, ja? Ne jau visu laiku, bet doma iešaujās prātā. Bet, ziniet, kā ir, kā saka man sieva, kā būs, tā būs, cīnīsimies. Tur jau nav kaut sevišķi baidīties.
Nu, jums ir bail iet pa ielu, jo mēs taču zinām, ka negadījumi gadās. Bet taisnības labad jāsaka, ka jūs bijāt tāds nepārāk tipisks pacients Latvijai, ka jūs mīlat sportot, nodarboties ar sportu, esat droši vien izturīgs fiziski. Pastāstiet, ar ko jūs ikdienā nodarbojaties, kā jūs stiprināt savu organismu? Ko jau tādu es nedaru. Nu, tagad ir ļoti labi, tāpēc, kad man Ziemassvētku veķis atnesa airēšanas trenažeri ļoti labi, jā. Un man patīk tur pasēst, ziemā kalnu slēpošanu, vasarā kaut kādu sporta veidu. Es izdomāju, ka es uz foilu kāpšu tagad. Šovasar pagājušajā gadā nesanāca, jo nebija vēja vispār Latvijā, bet, pa dienu jau kaut kā 10 000 soļu vajadzētu nostaigāt. Tā kā, jā. Un es dzīvoju 5. stāvā bez lifta, un paldies Dievam, man tas lifts nav, bet arī iebūt es viņu neizmantot. Jā. Un griezt mums ir 3,5 metri, tā ka tur ir ko kāpt, un suns jāved ārā, un tā kā jākustās. Mazliet pārtraukšos. Marta, es gribēju jautāt par tiem 10 000 soļiem. Cik tas ir patiesība un cik tas ir mīts? Ir nepieciešami tie 10 000 soļi, vai tas ir individuāli, vai kā? Tas, protams, ir individuāli, bet mums tās tendences ir tur 7, 8, 10 000. No fizioterapijas puses mums ir jāsaka 150 minūtes nedēļā fiziskās aktivitātes, un tad jau jūs tā kā viņas sadalot, variet arī tur pa 30 minūtēm 5 reizes nedēļā, lai būtu tā fiziskā aktivitāte. Tas ir atkal tāds mazliet no kādas perspektīvas skatāmies, bet mēs gribam to fizisko aktivitāti saglabāt un to savu dienas aplīti ar aktivitātēm piepildīt pilnu, tā kā, lai viņš būtu. Bet ja mums, protams, atkal domātu par kaut kādām blakus saslimšanām, kas iespējams traucē, tad iespējams 10 000 būs par daudz. Ja mums ir kāds osteoartrīts, gūžu sāpes, kaut kāds, kas nav vai kāds pēdas problēmas, nestabilitāte, tad iespējams mēs varam nodarīt sev pāri ar tiem 10 000. Tāpēc tas arī cilvēkiem, pacientiem ir jāpadomā, vai tie 10 000. Tad pašiem uz savu galvu to nevajadzētu darīt. Jā, ir viss kārtībā ar veselību, nekādu sūdzību nav, sāpes nav droši 10 000 un vairāk, bet ja tomēr ir kaut kādas veselības problēmas, kādas sāpes, kad ja iet šos 10 000, tad noteikti varētu nokonsultēties, kāpēc tā notiekās. Jo bieži vien arī domājot par šo pašu iegurņa pamatni, cilvēki nāk un mēs arī redzam, ka iegurņa pamatne īstenībā ir kārtībā pēc tam, bet mēs skatāmies spēks kājās, apakšējās ekstremitātēs, stabilitāte kājās, potītēs, locītavās ir diezgan izjaukta un traucēta, un tas arī nav gluži tā kā viena vieta iegurņa pamatnes zona, bet kājas ir tik ļoti vājas un nespēja noturēt visu šo, tā iegurņa pamatne nespēja strādāt arī tā kā šajā kontekstā domājot. Tāpēc arī šīs fiziskās aktivitātes būs ļoti svarīgas, šis viss muskuļu spēks, arī korseta, vēdera muskuļi, tā kā, lai noturētu arī šo iegurņa pamatni. Tāpēc visiem mēs gribētu šīs fiziskās aktivitātes, bet, protams, pielāgojam. Un, Jāni, vai bija grūti pieņemt ķermeņa izmaiņas pēc operācijas? Ziniet kā, runājot, jūs jau tagad internetā varat jebko atrast, jā, un jūs varat, skaidrs, ka tur ir daudz draņķi, vai ne, kur jūs vienkārši jāizfiltrē tie draņķi, jā, un jūs runājat ar cilvēkiem arī, un mums tur tajā vīriešu organizācijā arī tur ir dažādas pieredzes cilvēkiem, bet, teiksim, par tiem pašiem ieliktnīšiem, jā, es, piemēram, viņus svēru, es jūtu, ka, nav nekas, kā tu dienas sākumā liec viņu miksēs, vai ne, tu viņu paņem, uz virtuves svariņu visiem tagad ir, uzliec virtuves svariņiem, viņam tāds svars vakarā, uzliec virtuves svariņu, skaties, tur 5 pilieni iekšā ir, tā, kas tas tāds ir, tas nekas nav, vai ne, tāpēc tas uzreiz pozitīvi tev, vai ne, tāda pozitīva situācija ir. Bet, ziniet, tomēr tā vingrošana, es domāju, tā ir tā lielā lieta, ka tie cilvēki, man liekas, nevar atrast, jo tev jāpiespiežās tomēr, jā. Tev ir jāpiespiežās pataisīt tās presītes, es nezinu, pataisīt to, es nezinu, kā ir tas mirušais kukainis, ja, ka tu tās rokas augšā un tu stiep kājas tur pa labi pa kreisi. Tas nav nekas sevišķs, bet viņš ļoti labs ir. Es redzu to tā, un ja runā, teiksim, par, redziet, man bija ļoti saudzīga operācija, ja, man bija robots, ja, es braucu uz Vāciju, tur ir Da Vinci, starp citu politiķi kungi un dāmas. Būtu ļoti labi, jūs Latvijā nopirkt Da Vinci iekārtu, kur ļoti palīdzēs mūsu ģimenēm, es nesaku tikai vīriešiem, bet mūsu ģimenēm,
Un, Kas ir Da Vinci? Paskaidrojiet. tā ir robotizēta ķirurģija, ja, iekārta, ar kuru veic ķirurģiskās operācijas. Pārsvarā prostats, bet lai gan ne tikai, vai ne? Tur ir ļoti daudz, ko viņi var taisīt to Da Vinci. Un mums pie tam vēl ir ārsts, kurš to dara Vācijā tagad, jā, jauns, lielisks dakteris, kurš labprāt to darītu Latvijā. Lietuvieši ir nopirkuši šo iekārtu, viņiem tāda ir. Mēs braucam uz ārzemēm, jā, tas maksā kaut kādu pārpa 20,000. Tā operācija Vācijā uztaisīt, un tev labi draugs aizdod naudu, tad tas ir forši. Ja tev draugu nav, tad tepat varbūt es būtu palicis Latvijā taisīt laparoskopiski, bet tajā brīdī mūsu vadošajā uroloģijas nodaļā, kas ir Gaļazarā, nedarīja to. Viņi griez vēderu, un tad tā rehabilitācija šausmīgi ilga un mokoša. Man arī, jā, ziniet, kā dakteris jau arī normāli cilvēki, viņi iesaka, ja tu vari to izdarīt, tad dari to tur, un tā kaut kā. Un, jā, un es nevarētu teikt, jā, ka būtu kaut kādas tādas... Marta pareizi saka, jā, ka tur tā pilēšana būs kaut kādu gadu, pusotru. Dažiem ir 2 gadi, jā, piemēram. Bet galvenais jau ir tas, ka, ziniet, daudz kas ir galvā tomēr, jā. Šausmīgi daudz ir galvā cilvēkam, jo viņš tur nolaiž rokas, un tad nekas nebūs vispār, jā. Bet ja tu zini, ka tev ir ģimene, tu esi mīlēts. Vai ietekmē pašapziņu? Tā urīna nesaturēšana. Pašapziņa. Tā ir viena blakus lieta, un ziniet, es sev vienkārši pateicu, sievietes laika ieliknīšas valkā, un? Kas ir sliktāks? Pavalkāju, viss, un cauri. Bet atgriežoties pie visiem, tā paskatoties kopumā uz visiem šiem 3 posmiem, kas jums bija saistīti ar dažādiem vēžiem, kurš no visiem bija visgrūtākais, gan fiziski, gan psiholoģiski? Prostata, jā, bez šaubām, jā. Ziniet, kā man ļoti patīk peldēt, es kādreiz moderno piecīgi nodarbojos, un skaidrs, ka jūs izuparē plaušas, jūs kaut ko tur zaudējat, un tad tu jūti, jā, tu nevar to kilometru non-stopā, jā, kraulā nodragāt, jā, nevar. Bet, tas, ziniet, kā tev 60 gadu pāri, ko tu tur uztraucies, ka to kilometru nevar nokapāt. Žēl ir, bet, nekas. Bet, prostat, protams, tur ir pilnīgi cits. Man jau arī dakteris lietuvietis, jā, viņš teica, ka tā nebūs nekāda pastaiga ar meiteni pa pludmali. Tieši viņa vārdu precīzi. Jā. Es tur tā baigi, jā, tāpēc, ka man tur tā operācija, saka, dakteri, neuztraucies, man taču tur 2 plaušu operācijas, tīri pīri, tur melanoma. Viņš saka, nē, vecīt, tā nebūs tāda pastaiga, jā, tas būs bišķi skarbāk. Un tā arī ir, jā, jo blaknes ir. Bet ar visu var tikt galā, jā, Bet, viņas, saprotiet, viņas ir, tas nav tā kā tev ir te rētas, vai ne, un tad tu viņas sadzīst un viss, un tā nav nekā. Bet šeit tomēr ir tas gads, pusotrs, tā pīlēšana, jā, tad tur tā seksuālā funkcija, jā, tev ir jāatjauno, tev ir saglabāts tas nervs. Un tieši tā Da Vinci metode, viņa arī to nervu vislabāk saglabā, jā. Un tagad mēs tad pārējām pie seksualitātes, kas ir tēma, par kur vīrieši vēl mazāk runā un nevēlas runāt, kas skar vīriešu reproduktīvo veselību. Jautājums Martai, kā īsti, varbūt izskaidrojiet, kā prostatas operācija ietekmē vīriešu seksuālo funkciju? Prostata ir dziedzers, kur rodas šie spermatozīdi, un izņemot šo prostatu, tātad eikulācija vairs nav iespējama, bet erekcija ir iespējama. Un tas atkal būs atkarīgs no paša šī vīrieša, no pašas operācijas, protams, veida, no tā, cik liels bija šis audzējs, cik, tā teikt, mehāniski bojāti apkārt esošie audi. Un pats orgasms kā tāds, man liekas, tas arī ir būtiski saprast, ka tas notiek galvā, ka tas nav tāds mehānisks process, tas ir
psiholoģisks, un tāpēc arī šī psiholoģija būtu ļoti svarīga. Ja nepieciešams kāds psihologs vai psihoterapeits vai pat šis ģimenes atbalsts, kur arī saprot un iesaistās, pieņemsim, otrs partneris šajā jautājumā, arī būtu būtiski. Un tad šī lieta notiek tā, ka arī muskulistā tad pirmo brīdi nestrādā, un mēs ar doktoriem arī pacienti, kas pasaka par šo tēmu, ka tā ir aktuāla. Es parasti šajā konsultācijā, ja pacients atnāk, es pieminu arī šo seksuālo aktivitāti, un tad, ja pacients klausās, dzird, uzdod jautājumus, mēs runājam tālāk. Ja viņš tā kā saka, ka nē, tad mēs ejam tālāk un runājam tikai par citām lietām, domājot vairāk par šo urīnu nesturēšanu un citiem muskuļiem, kas ir apkārt nepieciešams arī stiprināt. Bet bieži vien ir tā, ka pacients atnāk pēc laika 2., 3., kad viņš varbūt ir gatavāks runāt par šo, un tad jau viņš tā kā, bet ko tu tur teici, tā kā varbūt tās kaut ko, un tad mēs sākam arī runāt, jo tas ir tieši tāpatās kā ar visiem pārējiem muskuļiem. Ja tie muskuļi netiek apasiņoti, viņi pamazām zaudē to savu funkciju. Un tā atjaunošanās ir iespēja daudz grūtāk un iespējams lēnāk, un mēs nevaram dot arī, mēs tā jau nevaram dot garantiju, bet mēs tad pavisam nevaram solīt, ka tur kaut kas būs. Un principā šī seksuālā rehabilitācija kā tāda arī būtu jāuzsāk uzreiz pēc šī katetru evakuācijas, kā pacients uzsāk iegurņa pamatnes vingrinājumus, tas jau arī veicina šo asinsriti mazajā iegurnī, kas arī darbosies uz šo pašu erekcijas funkciju. Tur arī ar doktoriem izrakstīts urologu sadarbojoties, ir medikamenti specifiski, kas pacientam būtu jāizmanto, lai tad dzimumloceklis ieņemtu šo eriģēto stāvokli. Literatūrā arī piemin šos vakuma erekcijas pumpjus, mehāniskos vai elektriskos, arī kā būtu papildus un regulāri lietojama lieta. Jo bieži vien arī pacienti atnāk ilgstoši, pieņemsim pēc 9 mēnešiem, pēc gada, kad viņš domā, varbūt tomēr man šī tēma interesē. Un tā lielākā problēma, ka dzimumloceklis ir samazinājies apjomos, un tas jau, protams, muskuļu masa ir kritusies. Un tas būtu jāuzsāk arī ļoti agrīni. Vai ir vīrieši, kas varbūt atsakās no operācijas, baidoties tieši no šīm sekām? Jā, daudzi nāk, un viņi tiešām arī jautā, kā un kas būs. Un arī nav gatavi iespējams arī strādāt pēc tam. Jo tā kā es biju pieminēt, arī Jānis teica, viņš svēra šos ieliknīšus. Un tas, man liekas, arī tas ir liels darbs. Un daudzi pacienti, mēs arī es un urologi, ir mikcijas dienas grāmatas, kur pacienti pieraksta šo urīna daudzumu, cik viņi izšķurājuši ir, tā teikt, cik ir uzņemts šis šķidrums. Un tas arī ir darbs. Tev 2-3 dienas vienkārši ir jāmēra, cik tu pačurāji, cik tev bija ieliknītī, cik tu padzēri. Un tas bieži vien atrisina gandrīz lielu problēmas daļu, jo tur režīms ir nepareizs šim pacientam, bet tas atkal ir darbs, ko ieguldīt. Tāpat arī par šīm seksuālām aktivitātēm, ka tās tiks zaudētas. Tu zini, ka tev būs ilgstoši jātrenējas, tev iespējams ne pusgads, tev gads, varbūt tev 2 gadi būs jāstrādā. Un tas arī tāds, ka pacients es tad labāk dzīvoju, kā ir tagad, varbūt dzīvoju mazāk. Marta, kā jūs teiktu, no visas šī ārstniecības perioda, kopš operācijas un beidzot rehabilitācija, cik procentus tajā izvesļošanās procesā aizņem tieši, cik procenti ir rehabilitācija, lai cilvēks pēc tam būtu vesels, atgriezies dzīvē, gatavs ar pilnu jaudu dzīvot tālāk? Es jau, protams, gribētu teikt, ka 80-85, ka būs nepieciešami, bet šeit arī būs ļoti individuāls tas, cik aktīvs cilvēks, kāda tā ģimene un kāds tas faktors sociālais visapkārt ir. Jo ir cilvēki, kas atnāk, viņš pēc operācijas, pēc 1,5 mēneša atnāk un tās sūdzības, tur tiešām ir minimāla pilēšana, kur pat ieliknītes vairs ikdienā nav jāizmanto. Un ir atnāk cilvēks, kur būs pamperā un totāla nesaturēšana. Un tad arī mēs varam sniegt savas rekomendācijas, un tad tā iesaistīšanās būs šīs rehabilitācijas nozīme atkarīgi atkal no tām sūdzībām. Jo, principā, mēs fizioterapeiti strādājam vairāk ar pacientu sūdzībām, ne gluži ar diagnozēm. Tas ir tāds, bet, protams, mēs gribētu teikt, ka 85% tas regulārs darbs, bet tas būs no pacienta. Jo reizēm arī pacients saka, es to nevaru atcerēties, jo, principā, mūsu tā rekomendācija ir, kad jau ir beidzies šis akūtais posms, šie iegurņa pamatnes vingrinājumi ir jāpilna dažādās situācijās, staigājot, ejot, kāpjot pa kāpnēm, paņemot šo iepirkuma maisiņu, un tas ir jāatcerās. Jo iegurņa pamatnes muskuļi nav radīti trenažieru zālē stundai no vietas strādāt. Viņi ir radīti salīdzinoši īsam periodam, un tas īsais periods ir jātrenē. Tev ir jāsaprot, pie kurām kustībām, kad nepieciešams sasprindzināt, un tev viņi ir jāieslēdz. Un tas tāds pamatīgs darbs ir. Un to mēs varam atnākt, pastāstīt, pārbaudīt, bet viss pārējais būs uz pacientu. Un ja pacients saka, tad, kad viņš domā, viņš sasprindzina, viņam viss ir kārtībā, bet tad, kad viņš nedomā, problēma ir liela, tur tikai paša darbs.
Es vēl gribēju piemetināt par to trenēšanu vispār, savas mantības. Redzēt, tad, kad cilvēks salauž roku, ja, viņš tur staigā tajā tā kā ģipsī vai kā, un tad viņam noņem to ģipsi, viņam uzreiz jāsāk viņu vingrināt tā roka, ja, jo ja viņi mēnesi tur un neko nedara, tad skaidrs, ka viņi nestrādās, ja jūs nevingrināsiet viņu. Tieši tāpat ir ar vīriešu mantību, vai ne? Jūs viņu netrenēsiet, nekas nebūs. Tu pareizi saki, jā, 6 mēnešu gadu neesi neko darījis. Ko tu domā atdzīvināt to savu? Tad skaidrs, ka tu varēsi, bet tev jāstrādā pie tā. Tagad jau vispār ir visādas tabletes un viss kas tik tur nav, vai ne? Ieskaitot arī tās injekcijas. Jā, kā vērķika injekcijas. Tā kā ģimenes ārsti arī var izrakstīt, tā kā mēs parasti ar doktori sazināmies, viņš vai nu pats, vai tad viņš saka, ka ģimenes ārsts var droši izrakstīt, un viņi arī ļoti agrīni. Tā kā mēs... Ko jūs, Jāni, izmantojāt? Es jau sāku tabletēm. Es tagad, piemēram, to tadalafilu es dzeru 5 mg katru dienu. Diemžēl 5 mg tadalafilu nevar nopirkt Latvijā. Es braucu uz Poliju viņu pirkt. Bet runājot par, teiksim, arī par, teiksim, tagad mūsu organizācijā, vīriešu organizācijā, mēs tagad cīnāmies to, lai vīriešu peņu implanti būtu valsts apmaksāti, tieši tāpat kā sievietēm ir krūšu implanti, vai ne? Un mēs cīnāmies un cerams, ka mēs to dabūsim gatavi. Es ceru, ka tie politiķi pamodīsies, jo tā ir ģimenes lieta, saprotiet. Tas nav tikai viens vīrietis tur. Es zinu, es jau arī kolēģiem teicu, tas būs nenormāli grūti. Jā, jo visiem patīk sieviešu krūtis, vai ne? Tas ir skaisti un forši, bet vīrieši tur tā mantība, ko tad daļ večiem? Kas tad dos naudu večiem, vai ne, lai viņi tur būtu? Bet tā ir ģimene. Tur nav viens, tur ir 2. Pat homoseksuāli partneri arī pat, vai ne? Tur ir 2 vienmēr, kas cieš no tā. Un vēl viena lieta ir tā, ka to naudu jau nemaz tik daudz varbūt arī nevajag. Jo, cik tad daudzi būs tādi gribētāji, kas tur ļaus tur griezt sev tur, vai ne, un kaut ko tur stelēt iekšā. Bet, tā ir, jā. Un arī gribās, protams, lai tās injekcijas būtu valsts apmaksātas. Tā kaut kā. Tātad, ja ģimenei bijis prostatas vēzis, tad riski saslimt pieaug līdz pat 4 reizēm. Jums bija pieredze, ja, ģimenē? Nebija? Nē, nekad nebija. Jūs zināt, kā es jums pateikšu par šo jautājumu, tas ir labs jautājums, jo, mans tēvs, kurš jau nomira, es neatceros, kurā gadā, bet sen diezgan, un vecais tēvs, mēs jau nezinām. Toreiz jau nebija tādas, mums jau nebija nekāda testa, neviens jau, es nezinu, vai PSA tajā laikā taisīja. Viņi noteikti nenomira no prostatas vēža. Bet es pateikšu tagad arī, teiksim, ja jums ir pār 70, jā, un jums konstatē prostatas vēzi, visdrīzāk jūs nomirsiet no sirds asinsvadu slimībām vai no insulta, nevis no prostatas vēža. Jā. Jo agresīvs prostatas vēzis ir, nav tik bieži, nav tik izplatīts. Un statistika rāda, ka tas nebūs noteikti. Es teiktu tā, ka es domāju, ka arī viņiem, tiem cilvēkiem, kas pār 75, viņiem operācijas diez vai taisīs. Es, protams, nezinu, tas ir arī individuāli vienmēr. Bet jā, tas, jo viņš nav ļoti agresīvs, vai ne? Bet problēma ir tā, ka viņš kļūst arvien vairāk, un amerikāņi jau ir aprēķinājuši, ka es neatceros precīzi kurā gadā, bet tā jau būs epidēmijas līmenī, tas viss būs, jā. Bet vēža saslimšanas vispār kļūst aizvien vairāk onkoloģiskās saslimšanas, jebkura veida. Tā izskatās. Un prostatas vēža skrīningu Latvijā valsts apmaksā visiem vīriešiem no 50 gadu vecuma, bet no 45 gadu vecuma tātad, ja saslims arī asins radinieks. Kā jums vispār bija ar staigāšanu pie ārstiem pirms tam un diagnosticēšanas? Nē, skaisti tur klaps, tad tu aiziet pie ārsta, jā, nebija. Man liekas, ka es arī to pie tā urologa aizgāju, tur to nepatīkamo procedūru veikt. Man liekas, man jau bija pirmo reizi, tas bija, es jums pateikšu, kad 5-6 gadu atpakaļ. Nebija. Es nebiju pie ārstiem staigātājs. Saprotiet, tas ir tā, ka tu
Nu, tu jūties labi, ja tev ģimenes ārsts paskatās to asins ēnu, burtiski viņi teica, zini, kas ir to sūtīt kosmosā. Nu, skaisti, pozitīvs izēja ārā un viss smuki. Marta, jautājums jums. Agresīvie prostatas vēži veido apmēram 15–20% no visiem gadījumiem, un tie bieži netiek atklāti pietiekami agri. Kāpēc vīrieši, jūsuprāt, neizmanto skrīningu, pat ja tas ir pieejams, atmaksāts? Kā jūs minējāt, es domāju, tas ir tās bailes, ka negribu uzzināt, negribēs pēc tam to visu ārstēt. Jo tas tāpatās ir tas šoks, kas tur sagaidāms. Es domāju, tā arī ir liela stigma, kas valda arī mums Latvijā, ne tikai Latvijā. Jo arī filmas, ja mēs skatāmies tās pašas tādas romantiskās un melodrāmas, tur, ja saslimst ar audzēju, tad parasti jau nomirst tas galvenais varonis. Mums tāds priekšstats, un arī sabiedrība, es domāju, arī mainīsies ar laiku, jo mums viņa ir jāuztver tomēr kā hroniska saslimšana, ja mēs domājam arī par audzēju, kas arī ir jākontrolē, jāuzmana, tāpat kā asinsspiediens, mums ir jāmēra, mums ir jādzer šie medikamenti, un es domāju, tas arī varētu būt tāds liels faktors, jo par to pašu vēl baidās. Arī mums ir arī stāsti, ka pacienti nav pastāstījuši nemaz reizēm pat saviem radiniekiem, kur viņi brauc, kad viņi dodas uz slimnīcu, jau pat uz operāciju. Kaimiņienei viņa pasaka, ka viņa dosies tur skaistumkopšanas tūrē, jo negrib atklāt, jo tas tāds tomēr vēl ir, ka negrib cilvēki arī par to runāt, negrib par to zināt, bet, manuprāt, šobrīd tā ārstēšana, diagnostika ir ļoti labā līmenī. Un mēs varam, un arī dakteris noteikti neuzņemsies uz sevi risku, ja tur tomēr nederēs kāda no ārstēšanas un neizmantos. Jā, jums jautājums tāds vairāk filozofisks. Vai šī saslimšana ar vēzi jums kaut ko arī deva? Skaidrs, baudīt dzīvi katru dienu. Ziniet, kā dzīvojat savu dzīvi, centieties nedzīvot svešas dzīves, kas tagad ļoti modē, sevišķi pa sociālajiem tīkliem, visi cenšas kaut kādu svešu dzīvi dzīvot savu dzīvi. Priecējieties par bērniem, par mazbērniem, tāda ir pa sievi, sevišķi vai dieniņos, ka es priecājos par savējo. Bet, ko es gribu pateikt prozas pacientiem, sevišķi potenciāliem, kuriem tās operācijas ir skaidrs, ka nekad nebūs kā bija. Tas ir jāsaprot, nekad nebūs kā bija. Bet būs savādāk. Kaut kur varbūt pat interesantāk, ja runā, teiksim, tur par seksuālo dzīvi. Tur tādas lietas var sabīdīt, ka prieks. Galvenais jau redzēt, tiešām tas ir ļoti daudz galvā. Ja tu met plinti krūmos, un tad tu met, tad jau tu pa dzīvi met plinti krūmos, tu jau neizcīnītājs, bet jācīnās ir, jācīnās. Viss sākas galvā. Un jautājums jums abiem beigās, ko vajadzētu mainīt Latvijā, lai cilvēki pēc vēža dzīvotu pilnvērtīgāk? Marta, ar jums sākam. Tas ir tāds īstenībā sarežģīts jautājums, jo es domāju, tas pilnvērtīgāk ir ļoti atkarīgs, kā arī Jānis saka, no mums pašiem. Kā mēs uztveram šo situāciju, cik mēs esam gatavi pieņemt, jo, manuprāt, šobrīd ir diezgan daudz iespējas, gan arī no valsts, gan no privātā sektora, kur šie cilvēki var meklēt palīdzību, var griezties, var sākt strādāt, un tad jau tas pilnvērtīgums arī būs, un arī pieņem šo psiholoģisko palīdzību, ne tikai tā fiziskā ziņā uzlabot to savu stāvokli. Un domāju, varbūt tā pati veselība, pratība un arī informatīvie materiāli, tā kā vairāk, ne tā kā tur tieši onkoloģija specifiski, ka mēs noliekam malā un tad baidamies no tā, bet ka tas iet kopā ar tādu visu. Bet es jau domāju, tas ir tādā valstiskā līmenī veidojums, tā kā, ka mēs, protams, finansējums visu mēs izdalām, jo tas skaits palielinās, bet tai pašā laikā iekļaut viņu pie tām kroniskām saslimšanām tādā plūsmā vairāk, tā kā, lai paši cilvēki nebaidās. Jo arī, pieņemsim, mums nāk un tā kā lūdz arī šos, negluži atzinumus, bet savus novērtējumus veidot, jo cilvēks tā kā saka, es esmu slims ar onkoloģiju, kā es iešu strādāt darbā. Bet, ja tu skaties šo cilvēku, viņam nav nekādu funkcionēšanas ierobežojumu, lai viņš neietu darbā, ir bijis tikai šī saslimšana. Un tas jau parāda to, ka cilvēks tā kā sevi ar šo saslimšanu jau noliek tā kā zemāk un grib šo invaliditāti. Un, manuprāt, tas arī ir tāds, par ko ir jāpadomā,
kad mēs varam izvesaļoties, mēs varam dzīvot tālāk, bet mums pašiem tas ir jāgrib, jāmeklē šī palīdzība, un arī valstiskā līmenī jāmazina šī stigma tieši par šo pašu saslimšanu. Jo bieži arī pacienti, ja es domāju par fizioterapeitu, gribētu aicināt arī, kas klausās šo raidījumu un meklēs fizioterapeitu vai treneri, jūs dodaties un strādājiet, jo šeit arī nav tik specifiska šī joma. Pamata zināšanā šobrīd arī fizioterapijā apgūst šo programmu un ir jāstrādā, un tas nav tik ļoti specifiski. Ir, protams, nianses, kur būs jāmeklē specifiska palīdzība, bet visi pacienti ar onkoloģiju droši var darboties pie visiem fizioterapeitiem un var droši darboties arī pēc tam sporta zālēs, kad viņi ir sasnieguši šo atbilstošo funkcionālo līmeni, un tas nav nekādas kontraindikācijas, ja tu jūties labi. Jāni, kas būtu piebilstams? Redziet, tie vīrieši jau neiet tieši tādēļ uz tām apmaksātajām tām pārbaudēm, jo viņi uzskata, ka tas ir tāds brutāls vārds, bet tāds čakars. Jā. Viņam tur jāiet uz to slimnīcu, uz to poliklīniku, tur jāgaida, jāpierakstās, tur pusgads jāgaida pie tā urologa. Jā. Un, man tā bija, ja tu aizēji pusgadu, tu gaidi to rindu pie tā urologa, pēc tam tu gaidi kaut kad pusgadu uz to magnētu vai kas tur, vai pēc tam atkal pie tā urologa, ja, un tas nepatīk jau, sevišķi večiem nepatīk tāda lieta. Es domāju, ka tomēr, ziniet, es zinu, ka ir dažādi statistika, bet visdraņķīgākā statistika Latvijā ir tā, ka mums tas veselības aprūpē, tas procents ir šausmīgi mazs, viens no mazākajiem Eiropas Savienībā. Ja? Ko tad mēs gribam? Man kauns par to runāt, un es zinu, ka es nebūšu populārs ar to, bet es teikšu tā, ka ja mēs varam atļauties taisīt kaut kādas 10, 11 izrādes kaut kādā teātrī, vai ne, kas ir ballīti pa lielam, kas ir izklaide, un mums nav naudas cilvēkiem, kur vienkārši mirst, tāpēc, ka viņi nevar atļauties kaut kādas zāles, tad es atvainojos, tad mēs mīlam kultūru, bet tagad jau tā ir kaut kāds maniakālisms, kaut kāds. Jo vai tad, ja jums ģimenē cilvēks ir slims uz nāvi, vai tad jūs taisat ballīti, izmetat naudu par ballīti? Netaču. Mēs uzaicinām Malkoviču, lai viņš mums nospēlē teātru. Es atvainojos, man nav nekas pret Malkoviču. Man patīk teātris, patīk opera, bet ja man jāizvēlās, ja man cilvēks mirst nost, vai es eju Malkoviču skatīties, es atvainojos. Un tagad vēl šitas koncertu zāli mēs būvēsim. Nopēc to Da Vinci aparātu. Viņš maksās tur kaut kā 2 miljoni varbūt. Kas tas ir valstī? Mums diezgan veikla nauda atrodas arī daudzām citām lietām. Pašam Air Baltica. Air Baltica, nacionāla kompānija. Jā, redziet, bet tā tomēr nav izklaide. Tas kaut kāds tomēr valstī biznesa acīm redzot. Bet mēs izklaidē tērējam to naudu. Saprotiet, šausmīgi daudz. Jo jūs paklausieties, kas notiek. Visiem vajag finansējumu. Ja? Kaut kāds projekts ir, mums vajag finansējumu. Es atceros, bija tur bērniem vajag hokeju spēlēt. Hokeju spēlēt, valsts nedod, kaut kāds tur bija, pirms kādu laiku. Viņiem vajag, lai valsts apmaksā tur pašvaldību vai ko apmaksā tās hokeja treniņas. Nevar atļauties viņu samaksāt. Tu nevar atļauties vienkārši. Tu vienkārši to nevari atļauties. Un teātriem atvainojas pašiem jāpelna nauda par biļetēm. Un lai meklē sponsors, mecenātus. Un tagad ko mēs darām? Mums ir dod 5, kolosāli. Cilvēki samet naudu cilvēkiem, kuri mirst, un ziedot LV. Es domāju, man ir sapnis. Man ir sapnis, ka, teiksim, Nacionālajai koncertu zālē ziedot LV, un šogad, piemēram, dod 5, lai samet Nacionālajai koncertu zālē. Bet cilvēkiem, kuri mirst, tāpēc, ka nav tās naudas, viņiem mums ir jādod tā nauda. Viņi maksājuši nodokļu visu mūžu. Paldies par uzmanību. Paldies jums abiem. Varbūt kāds jūs sadzirdēs. Paldies, ka piedalījāties. Vēzis ir pārbaudījums ķermenim, prātam un vīriešu identitātei. Bet dažkārt tas ir arī sākums dzīvot citādi, apzinātāk un iespējams ar lielāku cieņu par savu ķermeni un dzīvi. Paldies, ka skatījāties un uz tikšanos nākamreiz.